Tēriņa iela, tur ir tāds Bieriņgrāvs, vien brīdi paralēli ielai tek. Kur ielikt ir apgaismas tādi stabi ar gaismas ķermeņiem pat augšā. Te izskatās, ka kādam ir ienākusi prātā ideja apgūt līdzekļus un ierīkot pastaigu taku, protams, apgaismot. Tad mēs ejam. Tas, man tā liekas, notika pagājušā gada rudenī, kad jau vairs tā kā īsti neko nevarēja darīt, bet ejam te tālāk, skatāmies, kas te notiksies. Ejam. Vērojam dabu. Te ir labi diezgan. Šeit tā papakš te iziet cauri, es neatceros, kad te varēja. Šobrīd te ir zampa. Tāda pavisam noslīgt nevar, bet laba sausām kājām īpaši nepaies. Tad ejam tālāk. Tā. Te pa labi mums ir labā pusē Bieriņgrāvs, kreisā pusē mums ir pastaigu taka. Diez kā tie projektētāji ir iedomājušies sarunāt ar Bieriņgrāvu, lai viņš neiznāk ārā no rāmjiem. Un, lai te nekāda koka nekrīt virsū. Un labi, koks, protams, ir kā ja traucē, tad viņš vienkārši ņem un nozāģē neatkarīgi no tā, kas tas pa koku ir. Un, redz, te ir šitā, te ir dubļi, es tur neiešu. Man kaut kā negribās video, protams, vajag uztaisīt, bet tā, es jau iekāpu normālā dublī tikko. Jā. Redz. Jā, šitos te krūmus arī droši vien, ka... Un šeit reāli, te nevar, te viss grimst iekšā. Es tā ātri mēģināju slampāt pāri, te nekad, es neatceros savas dzīves laikā, tas ir gandrīz 60 gadu, es te neatceros, ka te būtu varējis kaut kad, tā normāla sausām kājām iziet. Pat, varbūt kādreiz vasarā, kad ir ilgāku laiku, nav nekas tur, nav lietus līs, vai ne, bet vispār citādi, te ir mūžīgi bijuši dubļi. Bet, vajadzēja pastaigu taku, un tā pastaiga taka ir, tā ir obligāti jāiet šeit. Es tik domāju, kāpēc viņi nevarēja nolaist pa to Bieriņgrāvu gultni, tur tā vēl interesantāk būtu. Tālāk jau te tā pa sauso ir. Tepat ir, rekur, bišķiņ tā kā romantika atstāt, tāds pudurīts, ja. Te ir sniegpulkstenītis, ja. Kas nezinu, kā izskatās, var apbrīnot. Jā. Citā, kādreiz bija laipiņi, bet, diez tagad viņi taisīs, tur pretī, tur kādreiz nāca lejā, tur bija autobusu pietur ļoti sen, kad es vēl skolā gāju. Šita varēja pa taisno skriet, un kam tur vajadzēja, bet, tagad diez arī viņi taisīs, ka te būs pastaigu taka, tādu shortcut, lai varētu tur tā pafikso. Tā, te ir elektrības skapis ierīkots, kuram, teiksim, ja tik augstu kādreiz uzkāps ūdens, tad šita varēs uzvārīties. Tā apmēram. Šajā vietā ir domāts, ka reku nāk no turienes, ja, tā kā augšā. Mēs tur iepriekš tur lejā bijām. Man tur iestīga kāja dubļos ar visu apavu. Es mazliet esmu nosmērējies, bet tas ir štrunts, jo, es esmu reizēm dokumentālists, un tas ir galvenais. Štrunts ar dubļiem. Bet tālāk mēs te ejam gar, varēja principā caur kādu pagalmu izlaist. Te privāta mājas ir. Es domāju, ka viņi galīgi neiebilst, viņiem patiktu. Jo, te tas attālums līdz žogam ir, nezinu, 2 metri nav, pusotra varbūt. Jautājums tikai, kāpēc viņi nevarēja, visu cauri te laist pa augšu, tur, kur nav dubļi. Varbūt nav tik interesanti, bet man vispār pēc tā apgaismas objektu izvietojumu un daudzumu, kā tā ir, vispār izskatās, ka tas ir, viņiem ir vienkārši nopirkt tik daudz tur tie štoki, kas ir sabāzti zemē, un tad tur tās bledz puldzes, kas tur iekšā ir, ja? Jā, kā šitā te, tur ir. Tās viņas vajadzēja vienkārši visas izmantot. Un tāpēc viņi izrēķināja, ka tur laikam sanāk tur bišķiņi, tā kā pa daudzi nopirkts, un tad jāsaprot, ko to visu tagad darīt. Tāpēc viņi izlaida tur pa leju, tur tā kā bišķiņi lielāks gabals sanāk. Kāpēc man tā liekas? Reku, te ir, atkal turpinājums, te, protams. Un šis ir visinteresantākais šajā posmā. Tātad tas celiņš te nenoliedzami, viņš iet, taisni, te tā, kādreiz te kaut kāda senos laikos ar mopēdiem, te sacīkšu tas, te gāja pa tejien, bieži vien. Bet tad šis ir, te es nezinu, te kaut kādai trīsvienībai domāt, reku, te ir viens.
tāds ieloks ir uztaisīts. Te ir 2 un te ir 3. Kas būs te? Tur tāds tā kā, es nezinu, tāds sarunas stūrītis vai kas te būs. Reku, varbūt, ka te būs kaut kāda pasta filiāla, jo reku te ir. Te var sunim nosūtīt vēstuli, izskatās. Jā, redzi? Cekis ar aploksni. Viņš pilnīgi noteikti prot lasīt, un viņš izlasīs. Vienīgi nav īsti saprotams, kur jāliek tas sūtījums, vai arī, ja suns pats grib kaut ko nosūtīt kādam, un tas ir sakraments, tad kā viņš zinās, ka tas šeit taisni ir jāliek? Pagaidām tikai kurmi ir kaut ko šeit sapratuši. Nu labi, bet, katrā ziņā dzīvosim, redzēsim. Es varu derēt, ka šeit šogad pilnīgi noteikti šī mīkla nebūs atrisināta. Man vismaz es neuzzināšu, neviens neuzzinās, jo es esmu pārliecināts, ka te nekas nenotiks pa šo gadu. Es atnākšu vēl vienreiz kaut kad ap novembri. Tad, kad atkal varēs kādu apavu tur pazaudēt dubļos. Tā. Mēs esam tagad atkal atgriežušies tajā projektējumā Pastaigu celiņa sākuma punktā. Tur ir Imulas iela, tur ir viena lampa tāda, ja, kaut kāda laterna. Te ir tas pirmais jaunais, tas brīnums uzlikts. Tur tālāk ir otrais. Līdz šeit kaut kādā veidā jāatnāk. Un tagad mēs paskatīsimies uz vienu fenomenu. Šajā ielas pusē, tātad tas ir skaidrs, ka viņi nekādā veidā no gaisa nekur nenokrīt. Tagad paskatīsimies kopā. Tur baigi, lai ir gaišs, viss baigi, ja? Pastamies, cik jūs redzat šeit apgaismas stāpus, cik laternas. Viņš viss tikai ielas otrā pusē. Šajā pusē 0. Kāpēc es esmu pagriezis telefunkeni uz to pusi? Tāpēc, ka tur ir autobusu pieturi ar gājēju pārēju tūmā. Tas nozīmē, ka tu vari šeit nonākt no tās pieturs, no Brambergas ielas pieturs, braucot gan no centra, gan no Mārupas puses. Paskatāmies uz šo pusi. Cik apgaismas stāpus laternas tātad jūs redzat šajā ielas pusē? Nikts. Nav vispār nevienas. Pareizi. Tur tālāk, tur tā mašīna tagad bija. Ja? Tur ir Vecmoka ielas autobusu pieturi. Pieņemsim, ka cilvēki atbrauc uz šejieni pastaigāties kopā ar saviem bērniņiem tātad. Un tad viņi visi kaut kādā veidā kumburē uz pastaigu taku. Bet šeit ir tumšs šajā ielas pusē. Gaismi tur. Tur tai gaismai ir obligāti jābūt, šeit gaismai nav jābūt. Kas ir vēl interesanti, ka šajā posmā, šogad te bija diezgan tīrs vispār lietas. Tur tā kā, bija notīrīts, bet tas tā, ziema jau uz beigām gāja, kad sāk braukāt kaut kāds traktors, kas īsti nebija pašvaldības, bet pašvaldības kapitāla sabiedrības uzdevumā atbraucis tātad viens aparāts. Šis ir, protams, ļoti interesants jautājums, jo, es interesējos pavisam nesen telefonu sarunā, tur gājēju pārēju joprojām nebūs tik drīz pie Vecmoka ielas pieturs, jo esot kaut kādu 400 iesniegumu un manējais iesniegums, viņš vēl nav izkustējies no tās vietas, un tam manējām iesniegumam ir apmēram, kādi 13, 12 gadi. Tā, dzīvosim un skatāmies.